Manā sirdī klusi staro, vējā svaigums paceļ mani mīlestībā. Lidoju pāri mākoņiem, dziedādams ar eņģeļiem. Slava Dievam, Tēvam un Dēlam, Svētam garam, lai mūžīgi. Katru gadu augusta vidū tūkstošiem svētceļnieku dodas uz Aglonu, lai piedalītos Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Vieni ierodas ar mašīnām vai organizētos autobusos, citi izmanto riteni, bet liela daļa izvēlas ceļu uz Aglonu mērot kājām. Šogad tās bija 54 svētceļnieku grupas no visdažādākajām Latvijas vietām, tā skaitā arī Liepājas, Salatsgrīvas un Ventspils, un tālāko maršrutu gājēji veica turpat 500 km garu ceļu. Šī svētvieta pulcēja cilvēkus jau no 11. augusta, kad tika aizlūgts par slimniekiem. Nākošā diena bija veltīta ģimenēm un sadarinātajiem, bet no 13. augusta sākās 4. Latvijas jauniešu dienas, kas tika organizētas kā alternatīvs pasākums 23. pasaules jauniešu dienām, kuras notika Sidnejā un kurp no Latvijas devās viena neliela jauniešu grupa, aptuveni 40 cilvēku sastāvā. Par jauniešu dienu moto pasaulē tika izvēlēti vārdi no apustuļu darbiem: jūs saņemsiet svētā gara spēku, kad viņš nāks pār jums, tad jūs būsiet mani liecinieki. Pāvesta Benedikta 16. veltījumā 2008. gada pasaules jauniešu dienām tika sacīts: Svētais gars turpina spēcīgi darboties baznīcā, un viņa augļi ir bagātīgi, ja vien mēs esam gatavi atvērties viņa spēkam, kas visu dara jaunu. Tāpēc ir tik svarīgi, lai ik viens no mums pazītu svēto garu, lai mums būtu ciešas attiecības ar viņu un lai mēs ļautu viņam mūs vadīt. Taču šajā brīdī, protams, ir jāuzdod jautājums, kas svētais gars ir katram no mums personiski. Daudziem kristiešiem viņš aizvien ir lielais nezināmais. Lai saprastu, kas patiesībā ir Jēzus gars, pietuvotos tam un dzīvotu tajā, no visām 4 Latvijas diecēzēm ceļā devās tie, kas sirdī jūtas jauni, kājām mērojot garākus vai īsākus kilometrus ar domu kaut ko vairāk saprast par sevi un saviem līdzgaitniekiem, par dzīvi un par tās devēju. Un 13. augustu Aglonas Baltās bazilikas torņu zvani ieskandēja jau pirms 7 no rīta, aicinot uz rīta svēto misi. Bet jauniešu dienu atklāšana un diecēžu prezentācijas notika sakrālajā laukumā iepratī 3 krustiem. Tas bija savstarpējās iepazīšanās un sadraudzības veidošanas laiks. Priecāsimies,
priecāsimies, priecāsimies, sūdīs mūsimies, sūdīs mūsimies. Šis ir tas svētceļojums. 1. augustā svētceļojumu uz Aglonu uzsāka 2 grupas no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles ansamblis Ex Anima, kā arī 90 cilvēku liela grupa, kas nu varēja dalīties savos 2 nedēļās gūtajos iespaidos. Es skatos, jūs tāda Raiba kompānija ļoti atbilstoši jauniešu dienām. Daudzi, tā lielākā daļa tie, kas ir pirmo reizi vispār, jā? Tā ir. Jā? Jā. Es pati esmu no Rīgas Luter draudzes un svētceļojumā ir pirmo reizi. Bet kompānija, principā, bija ļoti Raiba. Teiksim, gan vecuma ziņā, gan no pilsētas un laukiem cilvēki ļoti dažādi. Teiksim, kas mūsu grupā tieši bija. Bet kā, teiksim, kā jūs atradāt ceļu, ka jāiet ir? Tā vēlēšanās viņa dzima sirdī. Un tā es esmu šeit. Kā Dievs to visu arī tā sakārtoja, ka man bija tāda izdevība. Protams, ir vērts, jā. Kas ir tās atziņas, kas ir dzimušas, teiksim, šajā svētceļojumā? Teiksim, tā pirmā lieta droši vien ir tā, ka katra diena viņa bija līdzvērtīga gandrīz gadam. Un tajā dienā, varbūt ne ārēji, bet iekšēji, katrā dienā notika ļoti lieli notikumi. Un, tās ir tās lietas, kuras tā ļoti grūti izstāstīt, bet es domāju, ka katram cilvēkam pašam priekš sevis ir ļoti svarīgi saprast sevi. Un, par ko man vislielākais prieks, kad šo laiku man bija iespēja veltīt vairāk Dievam, sarunā ar Dievu, un tad par to man ir vislielākais prieks. Ja tu ej 8. gadu, tad acīm redzot, tam ir kaut kāda nozīme. Kāpēc tu ej? Jā, manā dzīvē svētceļojums, tas ir tāds ļoti nozīmīgs pasākums, tāpēc, ka tieši svētceļojuma laikā savulaik es Dievu iepazinu personīgi. Viena lieta ir tā, ka es jau kopš bērnības biju kristīts, dzimis kristīgā ģimenē, bet Dievs man bija drīzāk tādā teorētiskā līmenī, un es pat nojaust nevarēju, ka ar Dievu var nodibināt tik personiskas attiecības, kā ar vecākiem vai labāko draugu, patiesībā vēl dziļākas attiecības, kas vispār izmaina visu dzīvi. Un kādā veidā tev ir izmainīta dzīve? Es esmu atklājis to, ka Dievs ir ļoti tuvu, ka es ar viņu varu būt nemitīgi kontaktā, ka man ir pats labākais draugs, kurš ir reizē mans radītājs un tēvs, un kurš vienmēr rūpējās par mani un kura rokās es esmu drošībā. No kuras draudzes? Jūs esat? Katedrāls. No katedrāls. Un arī pirmo reizi, jā? Pirmo reizi. Un kā bija? Ir kaut kāda īpaša atziņa. Fantastiski. Bet tā, ka īstenībā tā ir barība dvēselē. Tu nevari tā izstāstīt, tas varbūt uz āru neizpaužās, bet tas nemitīga dvēsele dzīvo līdzi un katru mirkli bauda. Tas ir saskarsmē ar Dievu, jo būtībā es atklāju to, ka Dievs ir visvienkāršākajās lietās. Viņš nav tikai kaut kur tad, kad es aizēju uz baznīcu, kad es izdomāju palūgties vai ko, bet viņš laiku ir blakus cilvēkos un tādā dabā visur viņš. Es esmu luterāne un es esmu no Kaldabriņas draudzes, luterāņu draudzes, no Jēkabpils rajona. Un es šogad eju pirmo reizi, tad esmu iepazīstinājusi rožu kroni un fantastiskākais ir, ko es esmu atklājis, tās ir nakts adorācijas. Tas ir kaut kas neaprakstāmi skaists. Un kad es atklāju to, cik tas patiesībā ir skaisti un kā tas uzrunā cilvēku dvēseli, man kas nav nekā skaistāka par to, ka tu vari būt tik tuvā kontaktā ar Dievu. Un vispār svētceļojumā man šķiet būtu kaut vienreiz dzīvē jāiziet katram. Žēlstības daudz saņēma. Arī tās pašas tūznes. Tā bija žēlastība? Protams. Un ar tām tūznām arī saprat, kā jūtās cits cilvēks, tas, kurš iet 2 kilometri atpaliek, 3 kilometri atpaliek, mēs stāvam, gaidam to cilvēku un pats saproti, kuram palīdzēt, kuram somu panest, kuram jānomaina karodziņš. Ir
tādas lietas, tuvāk mīlestību uzreiz atvers cilvēkiem sirdis un dalīšanās un tādas lietas. Un patiešām, kā jau teica, kad no elementārām lietām tās pašas tādi prieki no parastām lietām, piemēram, tas ir jāizbauda. Īstenībā es eju pirmo reizi, ja, kā jau es teicu. Un sen es jau gaidīju to momentu īstenībā. Vienmēr bija pirmā vietā, nebija Dievs. Bija darbs, bija skola, bija vēl kaut kas, cilvēki. Kad noliku Dievu pirmajā vietā, viņš to visu arī sakārtoja. Visu pārējo viņš sakārtoja. Pateicība Dievam par to. Es svētceļojumā eju tādēļ, lai būtu tuvāk Dievam, jo ikdienā ir tik daudz, teiksim, tā stresa un pasaulīgā, kad pietrūkst laiks. Tad svētceļojums ir tas laiks, ko var tādā vienībā ar Dievu radītāju būt. Pilnīgi tā sajūtama, jā? Ka tas tuvums Dievam ir tāds jūtams. Un arī, protams, ar brāļiem un māsām Kristu būt kopā un to prieku sajust. Un tādā, kā tāda liela ģimene. Un no kurienes tu esi? Es esmu no Šveices. Un es nepiedaru pagaidām nevienai draudzei. Un es devos šajā svētceļojumā, lai atrastu Dievu. Pagaid, bet tu esi latvieta? Jā, bet es dzīvoju Šveicē. Dzīvo Šveicē? Jā. Kā tu tā atradi ceļu uz svētceļojumu, uz Latviju? Kā tas tā? Īstenībā man pierunāja mana māsa. Ir šajā svētceļojumā. Es domāju, izmēģināšu, kāpēc ne. Un es jau biju kādu laiciņu Dievu meklējumos, un es domāju, ka svētceļojums ir vislabākais ceļš, lai atrastu un saprastu. Kaut kas ir noticis? Jā, ir. Interesanti. Manā sirdī daudz lietas ir notikušas, es daudz lietas arī sapratusi, un jāiet svētdienas skolā. Tomēr Dievs ir, ja? Ir. Amen. Un Jēzus arī. Un labs viņš ir, ja? Jā. Sandī, tad tas ir 3. svētceļojums. Jā, 3. Mēs pirms brīža ar tevi runājām vakar, man šķiet, un tu teici, ka nemaz tik vienkārši nebija, ka jums bija tāds, diezgan lūkšanām, tāds ļoti piepildīts laiks, nekāds tambu-lambu tur nebija, ja? Jā, noteikti. Noteikti tas mūsu priesteris Ilmārs, viņš arī ar tādu nolūku šo svētceļojumu plānoja, lai tas būtu tiešām svētceļojums, kad mēs no rīta agri ceļamies, pirmais, ko darām, lūdzamies, ejam, ēdam, lūdzamies, ejam, ēdam, kalpojam, lūdzamies. Tas ļoti tāds arī intensīva diena paiet, ka patiesībā nav laika tur tā vienkārši tā būt tikai tāpēc, ka tur tas tāds kā pārgājiens vai kas tomēr jāizdzīvo tas, ka tas ir svētceļojums. Un tie, kas iet arī pirmo reizi, droši vien, ka viņiem tas ir tāds dziļš pārdzīvojums, kad arī tā var dzīvot. Un tādā veidā it kā grūti, bet tāpat laikā var ļoti skaisti nodzīvot dienu. Ar ļoti tādu bagātīgu, tādu skaistu nastu, man liekas. Un kāds pašam bija? Atšķirās viens svētceļojums no otra? Jā, man ir tas, ka es jau tā kā svētceļojumā 3. gadu, bet 1. gadu gāju, tad arī ļoti ātri atgriezos, caur svētceļojumu iepazinu tieši šo Dievu skaistumu, tieši caur svētceļojumu, caur tiem cilvēkiem. Pirms tam nebija ticīgs? Kaut kam es tur ticēju, es nezinu, kam es ticēju. Man nebija skaidrības, protams, nekādas. Es nezinu, vai es ticēju. Es vienkārši zināju, ka ir jābūt labam. Ar to man arī kā pietika, bet pēc tam tā meklējot kaut ko vairāk, sapratu, ka jāiet dziļāk, un svētceļojums tas bija tas mans lūzuma punkts, kas mani tiešām salauza un parādīja, ka dzīve ir skaista arī vienkāršībā. Turpat uz tā putekļainā lauka, sēžot un ēdot no to vienkāršo ēdienu ar tiem vienkāršajiem cilvēkiem. Un tas man bija tas lielais pārsteigums, ka tiešām
Kad ar to vienkāršību cilvēks var būt laimīgs iet slavēt Dievu un priecāties par to, kas viņam ir. Protams, neaizmirstot par tiem saviem pienākumiem, kurš viņš ir apņēmies. Un tie mani pienākumi šajā svētceļojumā bija jau 2. gadu kalpot kā pavāram, kā saimniecei, kā tādam, kurš visus šos 90 smaidīgās sejas baroja 3 reizes dienā. Teicu, ka tu esat bijis ļoti labs pavārs. Varbūt šajā svētceļojumā man gribējās saņemt pašam tieši caur iešanu kaut kā vairāk izdzīvot to prieku vai bēdas, vai grūtības, vai tūzdas, vai visu to, ko piedzīvo svētceļnieks, bet nē, šoreiz jau 2. gadu es atkal kalpoju virtuvē un esmu ļoti laimīgs, ka tieši tā tas bija. Un tas pats skaistākais, laikam, ir tas, kad tu vari iepazīt Dievu caur kalpošanu cilvēkiem. Un kad tāda kalpošana, kur tu ieliec sevi citu dēļ, tu saņem pats tiešām, kā sēdās rakstīts, 100-kārtīgi atpakaļ. Svētceļnieka pieredzē mēs varējām atklāt, cik dažādos veidos un notikumos Dievs parādīs savu klātbūtni. Bet ļoti būtiska, īpaši jauniešiem, bija pieredzes apmaiņa, iespēja rast atbildes uz saviem jautājumiem, kad 3:00 dienā sākās bīskapa katehēze. Ar pašiem jaunākajiem sadarbojās Jelgavas diecēzes bīskaps Antons Justs, ar tiem, kas vecumā pēc 16 sarunājās kardināls Jānis Pujats, bet tiem, kas vēl jauni pēc 40, Liepājas un Kurzemes diecēzes bīskaps Vilhelms Lapējs. Cilvēki meklē pēc garīgā. Ekonomija ir zaudējuši savu sparu, un daudz cilvēki ir pazaudējuši tādu uzticību, ka ekonomija vienmēr ies uz augšu un augšu. Es esmu ilgi dzīvojis, zinu, ka tas, kas iet uz augšu, iet uz zemi, tas, kas iet uz zemi, iet augšā, var sakot, pa kalniem un pa lejām. Bet cilvēka dzīve ir svarīga, un proti, kāda ir jēga manai dzīvei. Var sakot, ko nozīmē cilvēcība? Tā kā viena no svētceļniecēm, kad es prasīju, kādas tev ir domas par Dievu? Viņa saka, es ticu Dievam. Nevar tā būt, ka es te dzīvoju, lai sapūtu. Viņai tāda īsta jaunietes pieeja pie dzīves jēgas. Man liekas, ko mēs redzam no jauniešiem, un sevišķi, garākais ceļš jau bija Ventspilniekiem. Bet viņi atnāca un ar tādu paļāvību, ko es redzu. Viņi iziet no savas draudzes, diezgan sadalīti un viens ar otru tur šātā, bet aug kopā, izveidojās kopiena. Viņi viens par otru jau gādā. Es viņus visu laiku satiku kaut kur ceļā no vienas vietas uz otru, un
mēs apstājamies vienā mājā un izrādījās, ka tā māja, viņi nebija kristieši. Bet tie jaunieši viens otram palīdzēja tur apbindēt un salāpīt čūlas un tā tālāk. Un tie cilvēki skatījās un teica, kāpēc viņi iet tālāk? Kas viņus tur velk? Un es viņiem saku, Dievs. Vai tad Dievs ir? Un redzot šos jauniešus un viņu ticību, cilvēki ietic. Ko es gribētu vēl pateikt? Ir patiešām skaisti redzēt jauniešus pilnus ar tādu garu. To gandrīz tā varētu izteikt kā vasaras svētkos apustuļi. Tur viņi bija bailīgi un norāvuši malā un tā tālāk, vai ne? Bet, kad svētais gars atnāca, viņi bija pilnīgi droši. Un šoreiz, cik es tā varēju runāties ar jauniešiem un satikties, viņi pilni drosmes un tādi paļāvīgi, kā var sakot, atraduši Dievu, un tad jau viņi ir atraduši arī savus vecākus, savas mājas, savu baznīcu, un atraduši Dievu, viņi arī atrod savas dzīves jēgu, un daudzi bija tādi, kuri nezināja, ko tālāk darīt, bet tagad viņi ir paļāvības pilni, ka pildīt Dieva gribu, ne savu gribu, bet Dieva gribu ir tas, kā viņi var sadarboties un būt daļa no radības. Jauniešu dienu norisē tika iekļautas arī interešu grupas, kurās katrs varēja atrast kaut ko tādu, kas pašam tuvs, uzzināt gan par misiju jēdzienu un māku ieklausīties Dievā, svēto rakstu apguvi, garīgo dzīvi, saskarsmes psiholoģiju, puišu un meiteņu attiecībām un pat dejas māku un stepu. Pienākot vakaram, visi pulcējās pie skatuves Triju krustu tuvumā, kur sastapās arī ar daudziem jauniešu dienu viesiem. Te varēja izpausties pašu jauniešu radošā doma, jo bija sagatavoti dažādi priekšnesumi, bet pēc tam sekoja arī pusnakts svētā mise, pēc kuras daudz negāja gulēt, bet palika nakts adorācijā, pielūdzot Jēzu visvētākajā sakramentā. Viens no skaistākajiem svētku brīžiem allaži ir krustaceļš, ko vadīja kardināls Jānis Pujats, šogad īpaši atsaucoties uz klostera māsas svētās Faustīnas garīgo pieredzi, kas Jēzus aicināta ziedoja savu dzīvi pilnībā kalpošanai, lai atklātu, cik liela ir Dieva žēlsirdība. Jūs teicāt par to ilgošanos pēc Dieva, un kā arī cilvēki šeit Aglonā, viņi meklē Dieva klātbūtni, bet varbūt, ka daudz vairāk būtu praviešu un svēto, ja viņi paši, tie cilvēki, izteikt gatavību, ka viņi būtu gatavi uz visu? Bez šaubām, jo es domāju, reti, kuras cilvēks izmanto pilnībā tās žēlastības, kuras Dievs ir devis. Viņa talantus, viņa labo gribu, viņa veselību, visu. Ja viņš izmantotu tā, sakot, uz maksimālo slozi, viņi būtu daudzi, jāsaka, arī tauta tas līmenis citāds būtu. Parasti jau slimkums prasa, gan jau vispāries. Viņam vieglāk ir neko nedarīt un nošļūkos tā. Bet šai gadījumā, jāsaka, Dievs ir tik daudz, kā saka, atgādinājis par sevi. Viņiem grūti arī attaisnoties būs. Bet tas tad būtu bīstami tā šī frāze gan jau kaut kā tikšu debesīs. Gan jau es kaut kā nebūtu. Cik tad ilgi runās? Gan jau pieies pēdējā dienā. Tad vairs nav vairs. Tā ka šai ziņā katram tomēr būtu jāatsaucās uz iekšējo balsi. Dievs katru uzrunās uz
un klusām, un ja mazāk pasauļa trokšnis, kur klusumā, jo dzirdamāka tā balss ir. Aizdarīja